Man jau gribās vēl 10 jautājumus, bet mums būs tikai viens jautājums. Nāc šeit. Kā jums liekas, uz ko vīrieši pirmais skatās, kad ieraug sievieti? Pirmais, uz ko skatās? Uz dibenu. Uz dibenu. Un kur vēl? Uz sirdi. Uz sirdi vīrieši skatās. Es garām. Šodien es meitenēm pajautāšu vienu jautājumu. Kur ir tā lieta, kura visvairāk kaitina Latvijas vīriešos? Sveiki, kā tev sauc? Sveiki, mani sauc Sofija. Sofija, nu pasaki vienu lietu, kura tev visvairāk kaitina Latvijas vīriešos. Es teiktu, ka visvairāk mani kaitina to, ka Latvijas vīrieši ir pārāk neiniciatīvi un sievietēm ļoti pietrūkst tā pirmā soļa, ko viņi dažreiz nedara. Un sanāk tā, ka mums vienmēr jāizdara to, bet nu vienmēr gribētos, lai vīrietis būtu pirmais. Lai viņš pirmais spēr to soļus. Jā, tiešām. Vīrieši, saņematies? Jā. Kā tev vispār patīk šajā zālē? Patīk? Jā. Sveika, kā tev sauc? Kristiāna. Kristiāna, nosauc vienu lietu, kura tev visvairāk kaitina Latvijas vīriešos. Oi, tikai vienu. Oi, tev ir daudz? Jā. Nu labi, tu vari izvēlēties 3, tu gribi. To, ka viņi nav punktuāli. Jā. Pirmā lieta. Otrā lieta – manieres. Nenormāli. Tā kā, ja salīdzinu ar citu valsts čaļiem, tad manieres ir... Tev ir pieredze ar citu valstu čaļiem? Jā. Un, nu jā, tā kā vēl tāds kā, es nezinu, pie manierēm iet vēl tā kā tas mīļums, varētu tā teikt, kas lielākoties nav. Jā, čaļiem Latvijā, kaut kā tā. Paldies tev par atbildi. Nu ko, paldies tev. Jā, labi. Sveika, kā tev sauc? Labi, Anastasija. Saki lūdzu, nosauc vienu lietu, kura tev visvairāk kaitina Latvijas vīriešos. Varbūt ir vairākas. Varbūt ir viena. Tas grūti pateikt. Varbūt slinkums kaut kāds. Kaut kāds slinkumiņš varētu būt, ka viņiem tā kā jāuzlabo slinkumiņš viņiem būtu, piemēram. Jā, varētu tā būt. Tas ir viss, jā? Jā. Paldies tev liels.